Mums šodien ir ļoti skaista diena. Mēs šodien sveicam mūsu ilgadējo partijas biedru, Kristīgo demokrātu, Atti Homkas kungu, kurš ir viens no tiem cilvēkiem, es pat gribētu teikt pirmais cilvēks, kurš ieveda no Vācijas Kristīgo demokrātiju šeit Latvijā. Es ilgi nerunāšu, jo vispār nevar jau izstāstīt to, ko Homkas kungs šeit Latvijā ir izdarījis. Un es tikai gribu pateikt vienu, nebūtu Homkas kunga, nebūtu šīs partijas. Piešķiram jums goda titulu par šiem lieliem panākumiem. Paldies. Paldies visiem, jā, kas es jau neesmu tas darītājs, man jau jūs visus jāapsveic kā darītājus, par ko liels prieks, ka jūs priekšnieci jums tik laba un tik labu ģimeni ir izaudzējusi un visi tik labi sastrādājās. Tas ir retums šodien, kad kādā partijā tik laba saskaņa, kā jums te ir. Tā ka par to var priecāties. Un es vienmēr priecājos, kad varu atbraukt no Vācijas šurp un sastapt atkal smaidošas sejas, priecīgus cilvēkus, sadraudzību un kopēju sadarbību. Tas ir partijai ļoti svarīgi. Jaug partija kā viena ģimene, tad visiem ir labums. Ir tautai, ir pašvaldībām, ir pašiem. Tā ka tauta no tā skatās, novēro un arī cenšas tādus vēlēt. Un cerēsim, ka nākošajās vēlēšanās jums būs labi panākumi, ka jūs tik labi esat uzsākuši šo darbu ar labām sekmēm turpināt tālāk. Rodās jau dažādas domstarpības, bet tas jāprot saulaicīgi izskaidrot un novērst, jo tās tikai aiz pārpratumiem parasti rodās. Dažās citās partijās ir smagākas tās lietas, bet paldies Dievam pie Kristīgiem demokrātiem, tas tā nenotiek, un cerams, ka arī jūs turpāk tādā pašā veidā tālāk varēsiet strādāt. Liels paldies par jūsu lielām pūlēm, varbūt vēlāk varēs kaut ko citu pastāstīt, kādas problēmas, jo kāda pagātne. Man liekas, jūs jau visi man pagātni apmēram zināt, kad es... Jāraksta tikai grāmata. Grāmata ir, arī, jā. Tā kā kara laika manis Kurzemes cietosni sašāva, un tad kā sašauts karavīrs tik no vienas lazarets uz otru pārvests, kamēr nonācu pašos rietrumos līdz Frankfurtei. Un tā, vēl gūst bija jāizdzīvo, gūstā arī bija ļoti interesantas lietas. Biju gūstā pie saviem draugiem, pie Angļiem, un dabūju iespēju parunāt ar komandantu, ar virsnieku. Es saku, kā jūs mani turat gūstā? Es taču esmu jūsu draugs, visu laiku ar jums strādāju. Un mūsu viens pulkvedis bija goda biedris pat pie karalienes, ka to visu izstāstīja. Labi, viņš parunās tālāk. Un tiešām pēc pāris dienām viņš paņem mani savā birojā strādāt, nevis gūstā dzīvot, birojā strādāt. Un tā lieta tālāk risinājās pavisam skaisti. Un arī nometnē latvieši bija, mēs nebija daudz, kādi 90, bet laikam latvieši bijām. Tā ka visiem gāja labi, smukā lielā autobusa mūs aizveda atpūta, varētu teikt. Un tā vēlāk no tās tikām atlaisti mājās. Un tad Vācijā tas laiks bija garš, bet mēs viņu pārcietām ļoti labi kā bēgļi. Ja mēs uzskatījām, mēs neesam nekādi bēgļi, mēs esam Latvijas sūtnis svešumā. Tad mēs griezamies pie visām Vācijas vadībām, valdībām un parlamentiem un panācam to, kad tiešām viņi sāka to lietu apsvērt, pateica, jā, baltieši nav nekādi pretinieki, bet tie ir mūsu draugi, un varēja latvieši visur, kur vajadzēja, bija pirmā vieta, kā dzīvokļi sagādāja,
kā studijām. Mūsu Baltijas universitāte bija, bet arī Vācu universitāte studēja daudzi mūsu latvieši. Un saņēma mēneša maksājumus 100 toreiz D-markas. Un jau students ar 100 D-markam pēc kara varēja tīri labi dzīvot un strādāt. Ne strādāt, bet mācīties un tā tālāk. Nu, tad pēc tam man pēc studijām te es sāku strādāt. Laimējās atkal, kad NATO tika nodibināts. Un es kā inženieris aizgāju tur strādāt pie NATO. Un tā visu savu darba laiku nostrādāju NATO dienestā kā inženieris. Un tagad arī ģimene tur nodibināja Vācijā. Un tagad man divas radu grupas, viena Vācijā, viena šeit. Tādēļ es tā kā kukažiņa no vienas meitas pie otras braukāju, es no vieniem radiem pie otriem braukāju. Nu, teiksim, tāda mana dzīve ir. Vācijas iestājos kristīgajos demokrātos, protams, tur ļoti daudz strādāju, arī daudz apbalvojumi nāca par darbu. Un tādēļ priecājos arī, kad varam turpināt šo darbu Latvijā tālāk. Paldies visiem! Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dižani rožani dzīvojoti, dižani rožani dzīvojoti. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dižani rožani strādājoti, dižani rožani strādājoti. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dižani rožani mīlējoti, dižani rožani mīlējoti. Te no mums visiem maza, bet ļoti svarīga kā kungam, kā priekšniekam dāvaniņu. Te ir visas noderīgas lietas, tāds piekariņš jaunam kārtīgam Mercedesam, maciņš tiem jaunajiem eiro un pildspauku izrakstīt tos lielos čekus, lai partija var dzīvot. Paldies tev arī par lielu darbu, ko tu te dari. Tiešām man prieks ir, ka tā labā sadarbība ir, cik es jūtu starp visiem valdes locekļiem, kuri tā viens par otru cenšas vairāk padarīt. Tas ir tās lielais uzdevums mums visiem kalpot tautai, nevis sev vai savai partijai. Diemžēl Latvijā tas tā valdības apjomos netik labi saskatāms, grūti to atrast tādu īpašību, bet varbūt, kad ar laiku nonāksim tik tālu, ka varēsim arī labāk dzīvot. Es pēc Pirmā pasaules kara atceros, ļoti smagi laiki bija, daudziem nebija ko ēst un tā tālāk. Un 10 gadu laikā uzplauka Latvija, ka visi jau dzīvoja ļoti labi. Te jau 20 gadu tagad pagāja, un te vēl nav viss kārtībā. Tā ka tur likumdevēji diezgan tā lēnām strādā, teiksim, un varbūt citām interesēm vairāk strādā. Tā ir tā lielā nelēma. Bet tu priecāsimies un cerēsim, ka būs labāki laiki, gaidīsim tos un cīnīsimies par to visu kopējo, kad kaut ko arī panāksim. Paldies! Nu, tagad visi sveicēji. Jā. Kungs, jūs esat ne tikai ļoti gudrs, ne tikai ļoti cienījams cilvēks, bet jūs esat faktiski arī ordens pie mūsu partijas krūtīm. Un ne katra partija var lepoties ar tādu ordeni, kāds jūs esat mums. Un lai jums Dieviņš stāv klāt, nodzīvot vēl, pārvarēt to otro 100 gadu. Pārvarēt 100 gadu slieksni. Un es domāju, ka tas nav neiespējami, jo tikko es skatījos televīzijā pārraidi, kur sacentās 100-gadnieki riteņbraukšanā. Un es novēlu arī jums,
braukt pa šo dzīvi ar Mercedesu un pārsniegt droši 100 gadu slieksni un rotāt mūsu partiju kā ordens pie mūsu krūtīm vēl ilgi un dikti. Liels paldies! Jā. Mīļo Komkas kunga, man ir jāsaka diezgan, centīšos īsti kodolīgi, bet sveicieni jums ir, lai cik tas dīvaini nebūtu, ir no ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, kuri pazīst jūs un kurus es tūlīt nosaukšu un pazīstat jūs, un viņi teica, noteikti, lūdzu, nodod sveicienu, tas ir Guntis Gailītis. Jā, paldies. Ir zināms, jā. Viņš pie manis ciemājās Vācijā bieži. Jā, viņš bija ļoti sajūsmināts, viņš neticēja tam, ka mēs šodien esam sanākuši šeit. Šīs skaistos ziedus atkal lūdzu nodot Ēriks Eglītis un teica, jā, ar vislielākiem sveicieniem un veselības novēlēm. Un no manis šī skaistā tulpīte arī. Tātad lūdzu. Te paldies. Tas ir tas būtiskākais. Jā. Es varbūt divreiz tik daudz. Tu strādā tikpat? Neticēja viens, ka jūs nebūtu gadi. No jau daudz. Vēl daudz. Vai jums gadījumā nav kaut kāda kļūda ar dzimšanas gadu notikusi? Es arī domāju, tur notiek raksturs, baildījušies, jā. Es tā domāju, ne mūžam nevar to pateikt, un arī nevajag, un dzīvojiet vēl divreiz tik, jā, lai Dievs dod jums tikpat skaidru saprātu un tik labu izskatu un mūžu kārtu. Paldies, paldies. Paldies, paldies, man es aizmugurinu. Tiešām personas, kas mums noteikti nav pareizi. Liels paldies. Liels paldies. Vēl daudz ziedošu pavasaras mīlestībā un satkatībā, un lai jūs mums priecētu vēl uz priekšu un uz priekšu. Liels paldies. 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 Godējamais Homkas kungs, pirms dažiem gadiem man bija tā laime jūs satikt. Es daudz biju par jums sirdējusi, kā par Latvijas armijas virsnieku. Un es uzskatu, ka jūs esat viena no leģendārākajām personām Latvijas vēsturē, kurš ir daudz palīdzējis Latvijai un dara vēl to šobrīd. Un daudz laimes jums un labu veselību. Paldies. Paldies. Skaisti. Jā, sirsnīgs veids jūs un vēl daudz veselību. Tā kā vārds. Liels paldies. Un skaisti. Tik lielu ziedus. Es tev varēšu aiznes mājas, būs mašinā iedzīt. Paldies. Stirnums reizi. Jā, liels paldies. Sirsnīgākie sveicieni un labu veselību un mūžu prātu un daudz radošu panākumu. No? Lindas. Linda. Jā. Paldies. Es Ate, tu ar mums esi 20 gadus. Viss, ko mēs cerējām, tie ceriņi, tu atnes mums. Tā sirds, kas tev ir, un tā pārliecība, kas tev vienmēr mūs fascinēja tevī, arī ir tev šeit. Mēs tev gribam pateikt paldies, jo tu mums esi saikne ar to, ko varbūt mēs pat nepaguvām satikt, mēs nepaguvām redzēt, nepaguvām piedzīvot. Tu biji tas, kas mūsu ģimenei esi devis tās zināšanas un vērtības, kur bija pārāvums. Mēs, pateicoties tevi, esam iepazinuši ļoti daudz cilvēkus un ļoti daudz vērtības, par kurām pirms tam nebija runāts šī sabiedrībā. Tu esi tas, kas dod joprojām cerību, ka viss izdosies. Paldies tev! Paldies! Paldies tev! Paldies!
Paldies par visu, Marina, tā jau ļoti skaisti un visu pateica, bet lai tev arī turpmāk veselība, izturība, tā kā ozolam zaļot tālāk un simboliski tā, kas saka, no Latvijas valsts atklāšanas fotogrāfija. Liels paldies. Es nezinu, tu biji toreiz, tu nebija, bet principā tu esi tik daudz darījis. Paldies tev par visu. Es apsveicu no Zinātņu akadēmijas nodaļas Eglīnu, Bušu un citu. Vēlēju daudz gadus, un šeit ir kaut kāds saimniecības lietas. Šitā nav mūsu nodaļas atskaita, bet tā ir Zinātņu akadēmijas gadu grāmata. Bet te ir iekšā, ka es esmu locekli Zinātņu akadēmijā. Man galvenie dati ir iekšā. Tas es varu, te jau zīme aptīri. Tā es atradīšu. Liels paldies, priecājos, ka mēs varam Paldies. Labvakar, cienījamie jubilāri. Pēkšņi, kā saka, no kuģi uz balli. Tas ir skaisti. Ar vārdu sakot, kristīgie seniori, mīļu sumeni, dzimšanas dienā. Un kā mēs noskaidrojām, jūs esat viens no Kristīgo demokrātu savienības dibinātājiem. Tas ir par to jums jau mīlestību un cieņu. Un turpināt studēt līdz šai dienai. Ar vārdu sakot, un mūsu, tā kā šie gadi prasa spēku un veselību galvenokārt, un mēs domājam, ka mūsu dāvana būs maizīte. Latvijas bišu maizīte. Tā, ka spēki ir samazinājušies, tad ieņemat bišu maizītes teikarot, un tad ir atkal spēks uz priekšu. Tas man vajadzīgs. Un te ir atkal drusku gaisa aptīrīšanai ar bitītēm. Ar vārdu sakot, dzejolības arī, ar ko patsīdot ar mājās. Ja? Visas Kristīgo demokrātu seniors, valdes locekļus, meitenes un zēni, visi jūs sveicina. Gan Rīta Rukmana, gan Māra Mihēla, gan Birota Jēgeri, gan Zanders, gan Mīlaša, Karaliena arī, visi, tā kā visi to mīļāko. Paldies. Paldies tev, paldies. Saulītīgi. Tāpēc no jaunākā partijas pārstāvjiem es jūs tā ļoti personīgi nepazīstu, bet ļoti daudz dzirdējis un apsveicu jūs lielajā jubilejā, un lai Dievs svētī un dod daudz spēku. Man ir Lāsma vārds. Jā, tiešām prieks, ka jūs esat mūsu vidū, jūs esat mūsu balsts. Un lielais es priecējos pa jaunu tie pārņems grožus no citiem. Tas ir svarīgi, jā. Lai jums labi veselīgi. Paldies. Tā, svinīgais brīdis, laikam, ir noslēdzies, un tagad mēs varam tā jau brīvāk, atraisītāk justies, varam tādu patīkamu foniņu, mūziku uzlikt, un es domāju, ka mēs varam jau doties apkārt galdam. Lēnā garā varam arī pie tā blakus galda pieiet, iedzert, kaut ko paņemt. Šeit arī palīdzēs kāds saldāku humosu. Kāds aizkavējies.
Ich habe es nicht gleich das ist ja ein Problem, wenn man einmal falsch abbiegt. Dann muss man. Ich bin was ist die nächste? Waldemar. Ja. Und dann kann man nicht mehr links abbiegen. Das heißt, dann muss ich rechnen. Fehler. Mara,